tiešām priecājos jūs sveikt jau tradicionāli Saeimas namā, jo, manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai tieši šajā namā nāktu cilvēki, gan mēs pieaugušie šeit runām par tām problēmām, kas valstī ir izcināmas, gan arī, lai nāktu jūs un saprastu, ka tas nams ir jūsu, un jūs šodien nākat kā ciemiņi, bet es esmu pārliecināta, ka pēc kāda laika, kad jūs tad būsiet ciemiņi, jūs sēdēsiet lielajā zālē un pieņemsiet tos lēmumus. Un es domāju, ka tam ir patiesi pamats, jo, kā jūs teicat, ja cilvēks kaut ko grib un var un dara, tad viņš arī sasniedz to, ko viņš ir sev nospraudis. Un tas, ka jums ir ne tikai labi panākumi sportā, bet arī labi panākumi mācībās, ir apliecinājums tam, ka jūs zinat, varat, un ka droši vien arī sasniegsiet daudz. Tā kā es priecājos, ka ir sākusies vasara, es varu jums vēlēt uzkrāt vasarā spēkus. Neaizmirst, ka ir arī jātrenējās, neaizmirst, ka ir jāieklas obligātā literatūra, neaizmirst, ka es jūs gaidu ciemos atkal nākamgad. Bet katrā ziņā tiešām, lai jums visiem veicās, lai jums tie panākumi, kas es skatos, ir arī pavisam drošiem vienkosnieki, kas ir pirmie panākumi, viņus noturēt, jo viens jau ir tikai to panākumu sasniegt, daudz grūtāk ir to noturēt un panākt vēl lielākus, labākus panākumus. Jo es esmu pārliecināta, kā es teicu, ka ne tikai šeit Saeimā, bet arī sportā jūs spējat, varat un sasniegsiet. Lai jums veicās! 2012. gada sezonā Latvijas Basketbola savienības jaunatnes komisija nolēma Valdemāra Baumaņa kausu piešķirt Gunai Lakstiņai. Un otrs šīs balvas laureāts ir Kaspars Vecagars. Par Latvijas jaunatnes basketbola līgas 2012. gada sezonas treneriem atzīti Irina Romaņenko Daugavpils, Marika Salceviča BS Logē, Aurēja Melderei, un Renāra Spiņgā, Edmunda Veikāna, Tādā pusaplītī. Tagad ar... Tagad torte. Pēc vārds. Lūdzu. Var iet tur. Var. Nodam tālāk.